Uzvelts mājai Knauf fasādi. Dībeļi ir papildu elementi izolācijas plākšņu nostiprināšanai pie virsmas. Dībeļi jāmontē tikai tad, kad līmjava ir pilnībā izžuvusi. Putu polistirola plākšņu piestiprināšanai izmantojam dībeļus ar metāla vai plastmasas serdeni. Dībeļu enkurojuma dziļums konstrukcijas materiālā nedrīkst būt mazāks par 6 cm. Tas attiecas gan uz iesitamiem, gan uz ieskrūvējumiem dībeļiem. Dībeļu skaits, enkurojuma dziļums un veids ir atkarīgi no ēkas projekta dokumentācijas. Tomēr nedrīkst izmantot mazāk nekā 4 dībeļus uz kvadrātmetru, bet stūra zonā dībeļu skaits jāpalielina līdz 6 vai 8 uz kvadrātmetru. Pirms armējošā slāņa uzklāšanas jāaizpilda visas plaisas, kas radušās izolācijas plākšņu montāžas laikā. Plaisas starp putu polistirola plāksnēm aizpildām ar putu polistirolu vai poliuretāna putām. Siltumizolācijas plākšņu virsmas nelīdzenumi un nobīdes jānoslīpē tā, lai virsmas laukums būtu gluds. Ar līmjavu nostiprinot grafīta putu polistirolu. Tas vispirms jānoslīpē, izmantojot speciālu slīpēšanas iekārtu, vai arī jānogruntē vietas, kur tiks klāta līmjava. Tālākā tehnoloģija nemainās. Minerāla vates izolācijas plāksnes pielīmē ar līmjavu Knauf Klebespachtel M. Pirms līmes kārtas uzklāšanas visa virsma ir plānā kārtiņā jānošpahtelē ar pieminēto līmjavu. Nostiprinot lameļu minerālu vati, līme jāklāj ar ķemmes metodi, izmantojot zobaino špahteļu lāpstiņu. Minerāla vates izolācijas plākšņu piestiprināšanai izmantojam tikai dībeļus ar metāla serdeni. Nostiprinot lameļu minerālu vati, tā jāpiespiež stiprāk, izmantojot papildu plastmasas plāksni. Dībeļu enkurojuma dziļums konstrukcijas materiālā nedrīkst būt mazāks par 6 cm. Dībeļu veids, kā arī enkurojuma dziļums ir atkarīgi no ēkas projekta dokumentācijas. Izmantojam vismaz 4 dībeļus uz kvadrātmetru. Spraugu aizdarīšanai, kas radušās minerāla vates līmēšanas laikā, izmantojam tikai minerāla vates sloksnes.